Esiet sveicināti Ventspils augstskolas bibliotēkas augusta jaunāko grāmatu video apskatā. Jā, es stāvu pie sienas, uz kuras ir vēl gaužām jēls mākslas darbs. Cerams, ka mākslas darbs laiku sāks spīdēt, kā ir teicis šī mākslas darba autors Māris Subačs. Un mūsu bibliotēka līdz ar to iegūs kaut kādu īpašu starojumu. Šis gleznojums ir tapis augustā Ventspilī notiekošā grafikas plenēra Ventspils dokumenta ietvaros. Un par dokumentu mēs vēl parunāsim vēlāk, un tagad sāksim ar jaunākajām grāmatām. Runājot par šī mēneša izvēli, jāsaka, ka šī lielākā daļa veido dažādas vārnīcas, kuras esam ieguvuši dāvanā no Ventspils augstskolas tulkošanas studiju fakultātes šī gada absolventiem. Lūk, un dāvinājums ir vērtīgs un ļoti interesants, jo šajā klāstā ir tādas vārnīcas, kuras mūsu bibliotēkā vēl nav. Tātad šis ieguvums būtībā ir neaizstājams. Sāksim ar pirmo vārnīcu, kas ir lietuviešu senvalodas vārnīca. Ņemot vērā, ka Ventspilī lietuvieši kļūst arvien vairāk, tad es domāju, lai mēs ar viņiem varētu saprasties, vai vismaz lai saprastu, ko viņi runā mums aiz muguras, tad varam izmantot šo vārnīciņu. Tad ir ļoti interesanti pavisam maziņa šī nīderlandiešu latviešu vārnīca. Šeit mēs varam padomāt, cik no jums zina nīderlandiešu valodu, ņemot vērā, ka tur droši vien ir vairāki dialekti. Tad nākamais interesantais šis dāvinājums ir Oksfordas japāņu valodas mini vārnīca. Tātad tie, kuri ar japāņu valodu ir jau iepazinušies, droši var šo vārnīcu nākt un izmantot mūsu bibliotēkā. Un šajā sakarā gribu atgādināt, ka bibliotēkās Ventspilī ir pieejams tāds pakalpojums kā nakts un brīvdienu abonements. Tas nozīmē, ka par attiecīgu samaksu, proti 14 centiem par nakti, šīs vārnīcas vai jebkuru materiālu, kas ir ar apzīmēm lasītavā, ir iespējams saņemt uz mājām. Tātad, runājot vēl par japāņu vārnīcu, mums ir vēl viena japāņu vārnīca mūsu jaunieguvumu klāstā, bet par to nedaudz vēlāk. Nākamais ļoti labais ieguvums ir šī vācu latviešu frazeoloģijas vārnīca. Vārnīcā ir apkopoti aptuveni 5000 dažādu idiomu par centrālo komponentu, tad ņemot frazeoloģisma galveno vārdu. Tad, piemēram, mazs cinītis gāž lielu vezunu, tad centrālais šis vārds būs, varētu būt cinītis, piemēram. Kā arī mazs tā. Šis ir ļoti vērtīgs izdevums, jo šāda vispār mūsu bibliotēkā nav. Turklāt šīs frazeoloģijas vārnīcas tas lielākais pluss ir tāds, ka šeit ir apkopoti nevis senākie frazeoloģismi, bet mūsdienās biežāk sastopamie. Tas nozīmē, ka tagad arvien vieglāk būs tulkot dažādus rakstus un televīzijas raidījumus. Un kas vēl ir ļoti jauki, ka šeit, tad, ja nav atrasts frazeoloģisma ekvivalents latviešu valodā, šeit ir šīs frazeoloģisms skaidrots. Tālāk, tātad šī ir 5000 viena vārnīca, nākamā tātad ir nedaudz lielāka. Šī ir tātad itāliešu latviešu vārnīca, kurā ir
apkopoti 30, tātad nevis apkopoti, bet kurā ir 35,000 šķirkļu. Ja jau ir itāliešu, tad noteikti noderīga ir arī būtu šī te latviešu spāņu vārnīca, kurā savukārt ir apkopoti 50,000 šķirkļu. Tad nākamā vārnīca varētu būt šī te Japāņu vārnīca, kurā ir 60,000 šķirkļu. Tātad 60,000 šķirkļu un 45,000 vārdu un frāzes. Tad ļoti interesanti ir šī te mākslas un kultūras vārnīca, kurā ir vairāk nekā 10,000 šķirkļu un kurā ir iekļauti vairāk nekā 12,000 dažādu interneta vārdu. Tas nozīmē, ka mēs varam atrast jebkuram populāram šim te apzīmējumam šo te skaidrojumu. Un tad, kad esam tikuši galā ar mākslas un kultūras terminiem, varam pievērsties juridisko terminu vārnīcai. Šajā gadījumā šī ir tātad 40,000 šķirkļu vārnīca, kurā ir apkopoti vārdi, tad termini valodu kombinācijā angļu, latviešu. Tā, nākamais vārnīca šajā te klāstā, nākamā ir logopēdijas terminu skaidrojošā vārnīca. Tātad šī ir ne tikai skaidrojošā vārnīca, tātad šajā te vārnīcā ir apkopoti termini, tātad norādīti termini, tātad angļu, krievu, vācu un latviešu valodā. Varētu būt noderīgi ne tikai logopēdijas speciālistiem, bet arī tiem, kas tulko kaut ko, tiem, kas tulko medicīnas tekstus, jo šeit ir arī citu medicīnas nozaru terminoloģija. Tālāk ir Janīnas Kursītes neakadēmiskā latviešu valodas vārnīca. Tiesa, šāds eksemplārs jau mums ir bibliotēkā, bet ar ko tad šī te novadu vārdene ir īpaša? Un kāpēc vispār teikts, ka tā ir neakadēmiskā? Kā vārnīca vispār var būt neakadēmiska? Kā norāda vārnīcas sastādītāja Janīna Kursīte, tad vārnīcas īpatnība ir tāda, ka neakadēmiska vārnīca, kā rāda neakadēmiskā vārnīcā, šur tur var ne tikai palikt bez punkta uz i, bet arī apzināti šos te punktus neiekļaut. Tātad vārnīcā ir atlasīti dažādi apvidvārdi, senvārdi. Vārdi ir sakārtot alfabētiskā secībā, sākot ar burtu A. Un šeit tātad bez tā, ka ir skaidrots katrs vārds, šeit ir arī daļai sniegt dažādi piemēri ar dažādu valodas materiālu palīdzību. Tad interesanta ir šī te liepainieku biogrāfiskā vārnīca, kas varētu noderēt rakstot dažādus zinātniskos darbus, jo šeit ir apkopota ļoti plaša informācija par ievērojamiem liepainiekiem. Tā, šis ir tas studenta dāvinājums. Esam saņēmuši arī no Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes politikas ziņojumu par migrācijas un patvēruma situāciju Latvijā 2015. gadā. Tātad šis materiāls varētu noderēt atkal tiem, kur veic kādu akadēmisko darbu, lai veiktu situācijas izpēti dažādos laika posmos. No Latvijas tātad
institūta esam saņēmuši dažādus bukletus arī, kas varētu noderēt gan ārvalstu studentiem, lai iepazītu mūsu valsti, kā arī varētu noderēt kā uzziņas materiāls mums pašiem. Šeit, piemēram, dreskots, latvietis, par Latviju mūsdienās un par Latvijas dabu, Latvijas kultūru un par latviešu ēdienu tradīcijām. Tad, kad mēs esam tikuši galā ar šo te akadēmisko literatūru, mēs varam doties tālāk pie daļliteratūras. Un tagad, kad mēs esam nonākuši mūsu bibliotēkas pirmajā stāvā, jūs varat redzēt mūsu Ventspils grafikas plenēra rezultātu, kas ir izkārtots, izvietots mūsu bibliotēkā izstādes formā. Tad šeit ir turpinājums Māra Subača iedvesmai Ventspilī. Interesanti ir šīs te Māras Subača grafikas, kuras papildina dažādi domu graudi. Bet varbūt kāds no jums Māru Subaču vēl nepazīst, un tad, kad es parādītu šādus te izdevumus, tad iespējams, ka jūs tagad savā atmiņā kaut kas attaustu vairāk. Tātad, jā, Māris Subačs ir tas, kurš ilustrē Jura Rubeņa grāmatas. Un, ja mēs tā pašķirstam un paskatāmies šīs ilustrācijas, mēs būtībā varam ļoti daudz ko arī paņemt un piemērot šī brīža situācijai. Un mūžīgi var skatīties uz kaut ko Dievā, nevis uz savu fotogrāfiju. Un ņemot vērā, ka Dievs ir mūsos katrā, tad Dievs ir arī mākslā. Un ķeramies klāt daļliteratūrai. Šomēnes esam iegādājušies Vizmas Belševicas stāstu krājumu Nepazītā mīlestība un citi stāsti. Ar ko tad ir ievērojami šie stāsti no citiem Vizmas Belševicas darbiem? Ar to, ka šajā krājumā, jeb arhīvu burtnīcā, ir apkopoti Vizmas Belševicas nepublicētie darbi un tie darbi, kas ir publicēti periodikā. No latviešu literatūras tas šomēnes izskatās, ka ir viss. Varam turpināt ar literatūru, ar ārzemju literatūru. Un par ārzemju literatūru tātad esam iegādājušies Gvenas Kūperas romānu Homēra Odiseja. Tātad Homērs ir šis te kaķis, tātad par kaķa piedzīvojumiem. Kaķa īpašniece, tad Homēra, ne īpašniece, bet Homēra saimniece ir Gvena. Jā, tā pati Gvena, kas ir sarakstījusi šo grāmatu, un lai arī Gvenai jau ir divi kaķi, viņai veterinārā ārste tomēr palūdz atrast mājvietu arī šim jaukajam mincītim Homēram. Homērs nav parasts kaķis, Homērs ir neredzīgs kaķis, un līdz ar to Homērs ir tieši tas, kurš Gvenai iemāca pašu vērtīgāko, ka mīlestība nav acīm saredzama, tad mīlestību mēs varam tikai sajust. Tad nākamais ir Nikolā Barro romāns Sievietes smaids. Nikolā Barro ir franču rakstnieks, kurš ir dzimis 1980. gadā, pabeidzis literatūras studijas un kā jau kārtīgam filoloģijas studentam strādājis grāmatnīcā.
Bet, nu, lai tas jums nešķistu pārāk viss skaisti, bet arī vienmuļi Nikolā Baro neskaitās tāds gaužām savs grāmatu tārps. Tad romāns Sievietes smaids stāsta par francūzieti Aurélie, kura ir ne tikai restorāna īpašniece, bet arī pavāre. Jā, protams, mēs turpinām, mums vispār pēdējā laikā ir ļoti daudz galvenajā lomā dažādu pavāru. Tas tāds, laikam, mūsu gadsimta, es neteiktu literatūras fenomens, bet tāda literatūras iezīme gan. Lūk, un šī te Aurélie izšķirās no sava drauga, kas arī tāds diezgan biežs sižets ir. Un kādu dienu viņa ieiet grāmatnīcā un ierauga grāmatu Sievietes smaids. Sievietes smaids šā te grāmatu plauktā gan nav francūža romāns, bet tulkojums franču valodā. Šī te romāna Sievietes smaids autors ir anglis vārdā Roberts Millers. Lūk, un Aurélie sāk lasīt šo te romānu un secina, ka šīs te romāna galvenā varone ir ļoti līdzīga viņai pašai. Viņa tik ļoti aizraujās ar šo romānu lasīšanu, ka viņa nolemj, ka viņa gribētu iepazīties ar romāna autoru. Viņa nonāk izdevniecībā, sazinās ar romāna redaktoru Andrē, un tālāk jau lasīsiet jūs paši. Kas tad viņiem tur notiek? Un ja mēs runājam par tādu kā, nevis tā kā deja vu efektu, bet par to, ka šķiet, ka tas ir tas, kas ir aprakstīts grāmatā, šķiet, tas ir stāsts par mani, ir arī sastopams romānā Atruna. Tātad Renē Naits romāns Atruna. Šeit gan jāsaka, ka pati autora ir iepriekš strādājusi raidsabiedrībā par dokumentālo sižetu veidotāju. Šis ir viņas pirmais romāns. Un jāsaka, ka ļoti salīdzinoši labs romāns ar intrigu, ar nelielu asu sižetu. Un tas stāsts ir par sievieti vārdā Ketrīna, kura uz sava naktsgalviņa atrod grāmatu. Bet viņš šo grāmatu pati tur nav nolikusi, tātad kāds cits to ir nolicis. Bet, ņemot vērā, ka nav daudz šo te variantu, kurš to būtu varējis izdarīt, jau tas jau šķiet nedaudz baisi un aizdomīgi. Lūk, bet Ketrīna nenobīstas, viņa paņem šo grāmatu un sāk lasīt. Un ko viņa atkal secina? Protams, viss, kas ir grāmatā aprakstīts, ir kā stāsts par pašu Ketrīnu. Tikai šeit ir tas lielais noslēpums kāds, ka grāmatā ir atklāts kāds Ketrīnes noslēpums, kuru zina tikai viņa. Tad par to, kā šis te viss romāna atrisinās, jūs varat lasīt šajā te darbā. Īpaši angļu valodas lasītājiem esam arī iegādājušies šīs te grāmatas versiju angļu valodā, tātad oriģinālu. Un, ja jau mēs esam uz šīs nelielās baisās nots, mēs varam turpināt ar Natašas Mosteres, tātad Dienvidāfrikas rakstnieces darbu Tumšā lūkšana. Nedaudz mistikas un atkal nedaudz šī te šausminošā momenta. Par stāstu pašu, tātad 5 gadu vecumā romāna galvenā varone Dženili piedzīvo savas mātes nāvi. Bet, kā jau tas varētu būt arī saprotams, viņa šo te nepatīkamo un šausminošo savas dzīves momentu no savas atmiņas izdzēš. Līdz kādu dienu, kad Dženili ir pieaugusi, vienu dienu viņa burtiski pārvēršas
Viņi kļūst par citu cilvēku, un neviens no tuviniekiem viņu vairs nepazīst. Nu, tad kādas tad ir šīs te kādi ir šīs te pēkšņās pārvērtības iemesli, un kā tas viss izvēršas, un kāds tam vispār ir sakars ar mantas slepkavību, par to jūs varat lasīt šajā te tumšajā lūkšanā. Par visiem tumšiem noslēpumiem varam turpināt, un par to arī rakstīja Jussi Adlers Olsens ar jauno savu detektīvu romānu Marko efekts. Šoreiz centrālais varonis ir Čiganzēns, kurš grib būt visparastākais Dānijas pilsonis, grib mācīties Dāņu skolā, bet viņa tēvocis Zola visus čigānu klana jauniešus piespiež iziet ielās un ubagot. Nu, un tad kādu dienu šis mazais Čiganzēns atrod kaut ko atrod, un kā jūs saprotat, ko tad detektīvā varētu tādu īpaši atrast, ja? Par to lasīsiet paši. Un ja jau par visādiem interesantiem atradumiem, un ne tikai interesantiem, bet arī šausminošiem raksta, protams, arī June Nesbē, jaunajā romānā Tarakāni. Tātad June Nesbē droši vien šobrīd ir vispopulārākais norvēģu rakstnieks. Viņa tātad šis te galvenais personāžs Harijs Hols pat ir ieguvis pavisam reālu savu dzīves gājumu internetā, ko jūs varat apskatīt arī June Nesbē šajā te mājaslapā. Nu, kas tad šoreiz notiek ar 30-gadnieku Hariju Holu? Tad viņš ir nonācis nekur citur kā Taizemē. Un tātad, ko viņš tur dara, ne jau atpūšas, un arī neārstējas no alkoholisma, bet viņš izmeklē vēstnieka slepkavību. Tātad Bankokā ir atrasts Norvēģijas vēstnieka līķis. Lai arī, kā jūs redzat, neierasti šis te June Nesbē romāns ir salīdzinoši plāns, bet romāns katrā ziņā ir ļoti interesants. Intrigas saglabājas, un es pat teiktu, ka šis ir viens no labākajiem šīs te sērijas darbiem, kas ir tulkots latviešu valodā. Lai nebūtu garlaicīgi tiem, kuri mīl lasīt detektīvus angļu valodā, esam iegādājušies citu June Nesbē romānu The Son, tātad dēls. Šis nebūs stāsts par Hariju, šis būs stāsts par kaut ko citu, bet arī šis ir detektīvs un noteikti izlasāms vēl šajā te augustā. Tad runājot par grāmatām angļu valodā, esam iegādājušies tādu dari šo te, kas arī ir, vai kurš arī skaitās dišpārdoglis numuru 1, tātad Not That Kind of Girl. Tātad stāsts par meiteni, par to, ka viņa nav 3 bērnu māmiņa, un viņa nav maisaimniece, viņa ir vienkārši parasta meitene, kur stāsta par to, ko viņa vispār dzīvē ir iemācījusies un ko ir sapratusi. Ļoti aizraujoša, smieklīga un interesanta grāmata. Turklāt tiem, kuriem varbūt angļu valoda nav tā stiprā puse, var mēģināt šo lasīt, jo ir saistīts ļoti vienkāršā angļu valodā. Tālāk, tā kā Ventspils augstskolā ir arī tiek apgūtas šis te Amerikas studijas, tad esam iegādājušies šo te 50 lieliskāko amerikāņu stāstu krājumu,
kurā tad bez Edgara Poe, bez Hemingway stāsta ir arī citu populāru amerikāņu darbi. Tā. Tad Jojo Moyes romāns angļu valodā The 1+1 un Davida Ebershofa romāns The Danish Girl, kas ir pavisam nesen ekranizēts un bija skatāms Latvijas kinoteātros. Un tad beidzot esam tātad no angļu valodas nonākuši pie francūžiem. Nevis nonākuši, bet turpinām ar francūžiem, bet tātad divi Dena Dimiņa tulkojumi. Viens ir Selīna romāns Ceļojums līdz nakts galam. Selīns ir viens no tiem autoriem, viens no franču klasiķiem, varētu tā teikt, kuru paši francūži pielīdzina Prustam un Joyceam. Tad noteikti šo te lasīs visi tie, kuri studē literatūras zinātni, nu, tie, kuri ir literatūras gardēži, tiem arī noteikti iesaku šo te izlasīt. Šis nav tāds viens nakts romāns. Bet par ko tad šis romāns ir, to gan es aizmirsu pateikt, kā norāda Hinrichs Šmits Henkels, šis ir nežēlīgākais 20. gadsimta romāns. Un neviens cits romāns tik radikāli neuzspridzina pilsoniskā šķituma skaisto fasādi. Un kāpēc es šo te citēju? Jo nākamo šo te Dena Dimiņa tulkojumu, tātad, kas ir Jonathan Littela romāns Labvēlīgās, Die Zeit žurnālista Irisa norāda, kāpēc gan mums žēlīgā debes būtu jālasa šī slikti uzrakstītā grāmata, ko sacerējis seksuālu noviržu apsēsts Nelga, kurš piezīdies ar rasistisku ideoloģiju un antīkās senātnes fatālismu. Man jāteic, piedodiet, bet uz šo jautājumu es atbildi neesmu atradusi. Savukārt pārējās recenzijas, šī te romāna recenzijas ir ļoti labas. Tātad, kas var būt interesantāks, kā lasīt romānu, par kuru ir tik dažādas domas. Tātad, Jonathans Littels ir ievērojams franču rakstnieks, kurš dzimis 1967. gadā Ņujorkā, iegūs vairākas balvas, skaitā arī Franču akadēmijas gada balvu. Romāns tātad ir par dažādām kara šausmām, par noziegumiem, kas kara ēnā tiek izdarīti. Un, kā raksta pats autors, tad grūti nav nogalināt, grūti ir nomirt. Nu, lūk, un tad uz šīs te drūmās nots mēs varam gaidīt nākamo grāmatu apskatu, kas, cerams, būs daudz pozitīvāks, bet cerams arī ar grāmatām daudz bagātāks. Nāciet pie mums, skatiet, baudiet Māra Subača veikumu Ventspilī un uz tikšanos nākamreiz.